Tā, 4 olu dzeltenumi, paciņa vaniļas cukura 8 grami, cukurs, kādas 4, 6, kā kurš grib, cik saldu. Es likšu 6, jo man būs rabarberi skābi. Un tāpat pielikšu šķipsnu sāli. Un šo visu saputojam. Tāpat putojam tos 4 olu baltumu ar šķipsniņu sāli līdz noturīgām putām. Lūk, šādām putām. Dzeltenumi šādi saputoti. Šeit pievienojam glāzi kefīra un uzputojam vēlreiz. Lūk, šādi. Tagad ņemam aptuveni pusotru glāzi miltus un ēdam karoti cepamo pulveri. Un sijājam. Kārtīgi atkal visu uzmiksējam. Ņemam rabarberus. Rabarberi man ir no pagājušā gada dārzā sasaldēti. Gabaliņos jau sagriezti. Taisīšu vaļā un likšu klāt. Domāju, ka pilnīgi pusīte pietiks. Un pie visas šīs te masas vēl pievienojam eļļu. Pāris ēdam karotes. 30 ml. Un visu šo masu kārtīgi samaisam. Sanāk tāda gluda, forša masa. Un tagad pa drusciņai pievienojam olu baltumus. Un tādi forši, labi sakolušies. Un viegli iemaisam, cilējot. Sanāca lūk šāda masa. Liekam ātri veidnē sagatavotajā un cepam 180 grādiem, minūtes 30-40. Tas ir atkarīgs katram no savas plīts. Man ir gāzes. Lūk tā, un liekam cepties. Tā, lai nedaudz pastāv, tad ņemsim veidnes ārā. Tā, finišā ar pūdercukuru. Pārgriezt diemžēl nevarēšu, jo kūku brauc vīram uz darbu. Cienās kolēģis. Lai visiem labi apetīti. Tā izskatās rezultāts, gala rezultāts. Visiem kūku brauc. Labi apetīti visiem.